Kā jau iepriekšējā video teicu, uztaisīšu jums arī video apskatu par GMGN platformu, kuru izmantoju lielākoties es pats, lai treidotu memes, lai treidotu DEX monētas un lai treidotu monētas, kas vēl nav biržās. Ja? Vai arī, piemēram, iegādāties uz ilgtermiņu kādas monētas, kas iespējams nokļūs biržās, un kā mēs zinām, mēs varam no sākuma nopirkt DEXā, un tad sagaidīt iespējams savus X50, X100 vai pat X1000, kas nepārāk reti notiek šajā sfērā. Ja? Tad ar nelielām naudiņām varam pareizināt viņas ar lielu summu. Tad GMGN platformā, kāpēc es viņu izmantoju, šī video laikā izstāstīšu. Esmu izmēģinājis principā laikam visas platformas un izceļu šīs te divas. Par to, kas bija iepriekšējā video, tā bija Axiom Pro, kas ir ļoti laba platforma, ļoti ātra. Un tāpat tās GMGN ir laba platforma, kurā ir ļoti plašs funkcionāls un ļoti interesants lietas, kas nav citās platformās. Protams, katra platforma nāk ar kaut kādu savu īpašo pieeju, dizainu un tā tālāk, varbūt ērtību, un katrā ir kaut kas īpašs. Lielākoties tad es izmantoju GMGN un turpināsim šo stāstu ar funkcionālu. Tātad mājaslapa GMGN.ai, zem šī te video ir links uz reģistrāciju, pēc kuras jūs varat iegūt atlaides savām komisijām, kad jūs treidojat. Tātad, ar ko šī platforma ir labāka? Iesāksim ar loginu. Tātad šeit jāizmanto Telegrams kā maks, ar kuru var pievienoties šai platformai. Tātad Connect Telegram var arī pievienoties ar jebkuru maku, ja Phantom pieņemsim maku, bet es izmantoju ar Telegram. Kāpēc? Tāpēc, ka tad ir plašāks funkcionāls. Iet savienojums ar Telegram botiem dažādiem, kuru var iegūt dažādas papildus signālus un vēl dažādi citi bonusi, ja jūs reģistrējaties ar Telegram. Tātad spiežam Telegram, un jums tad atverās Telegrams, un jūs spiežat pogu Open Telegram, un obligāti jums jābūt uz datora Telegramam, ja? Tikai tad jūs varēsiet ielogoties vai nu telefonā, jo telefonā šī te GMGN platforma arī strādā diezgan labi. Ok, spiežam, jums atvērsies bots Telegram chats ar botu GMGN.ai, kur jums parādīsies jums izveidots profils, jūsu adrese, waleta adrese un jūsu private case, kur obligāti saglabājat un nevienam nekad nedodat. Ja? Tad atkal izveidosies jauns maks, kurš domāt tikai un vienīgi šeit platformai. Un tāda podziņa login website. Spiežam login website. Mums atvērsies lūk šāds te loks, ja? Pirmais, kur mēs redzam trending monētas. Ja? NextBC, tas ir laikam domāts tā kā jaunie potenciālie džemi, ja? Pat es šo te pat vietiņu neizmantoju, un šeit var uzstādīt ja, laiku 1 minūtēs, 5 stundā vai šodienas ja, uzlecošās zvaigznes starp jaunām DEX monētām, kuras lielākoties, protams, ir pilnīgas memes, un tur apakšā nekā nav, izņemot to, ka tās ir memes. Tātad šeit jūs augšā varat izvēlēties sadaļu meme, un te ir kā arī principā visās platformās pārējās, ieskaitot arī Axiom Pro, ir tātad pilnīgi jauni izveidotās monētas šeit. Man ir speciāls filtrs uzlikts, lai man nerāda visas monētas, ja, bet tā katru dienu izveidojās 10–15 tūkstoši jaunas monētas, kur lielākā daļa, jeb 99,99% no viņām visām, jau dažu minūšu laikā ir nulē. Tā līdz ar to ir vajadzīgi filtri, lai filtrētu kaut ko jēdzīgu, un šeit viņi ir. Šeit jūs varat, piemēram, es filtrēju tikai tās monētas, kur jau devis ir pārdevis, jeb monētas turētājs, jo man ir savu stratēģiju, kam man ir vajadzīgs šāds te tieši filtrs. Un šeit var visus pārējos filtrus uzstādīt. Arī man interesē, lai market caps nemazāks par 10 000. Ja? Tātad tas par jaunajām monētām. Bet, kā es iepriekšējā video minēju, neiesaku iespringt uz šo monētu jaunizveidoto monētu treidošanu, jo 99% no viņām nomirst neaizējot pat līdz 30 000 market capam. Tātad market kapitalizācijas, ja, lai izteiktos precīzāk. Tālāk ir completing, tās ir monētas, kuras drīzumā nonāks raidījumā. Atkārtošos vēlreiz. Raidījums, tātad tā ir oficiālā Solanas
DEX platforma, kurā var nonākt tikai tad, kad ir pēc šā brīža Solanas cenas 80,000 kapitalizācija. Tātad monētas rodās Pamfanā, no Pamfana no 10, tātad no šiem nulītes aiziet līdz 80,000 kapitalizācijai un notiek migrācija uz raidījumu. Šeit labā pusē ir šīs te monētas, kas ir migrējušas un ielistotas šajā oficiālā Solanas platformā. Tad šeit ir kas tūlīt migrēs. Tad šeit mēs redzam kodī, 1 stundas atpakaļ radies, viņu kods, tad kontrakta adrese. Top 10 tur 77%, kas, protams, ir ļoti daudz, un DevSales ir monētas radītājs ir pārdevis un aizmucis. Šajā platformā to atzīmē kā run. Un šeit ir sociālā tīkla, mēs varam apskatīties, te mēs redzam, cik ir turētāji, cik ir nopirkuši ar Fotonu, Trojānu un citām traderu aplikācijām, platformām. Šeit mēs redzam 1 stundas apjomus un market capu šā brīža 71,000. Seeding nozīmē, kad viņš tieši tagad migrē. Šeit tātad, kā es minēju, ir jau migrējušās monētas. Mēs arī, protams, tāpatās arī kā citās platformās varam pirkt uzreiz. Es šo nekad neizmantoju, nepērku neko uzreiz, bet, lai pirkt uzreiz, šeit ir labā pusītēs settings. Jūs varat norādīt, kādā apjomā jūs gribat pirkt, ja jūs uzspiežat to podziņu, kāds jums būs take profits, kāds jums būs stop loss, trailing stop loss un trailing take profits, kas nav citur. Neesam redzējis trailing take profitu un trailing stop loss nevienā citā platformā. Ja? Tad šī ir ļoti arī liela atšķirība. Un šeit lejā mēs varam norādīt, kāds mums ir slippage, man stāv 10%, un priority fee. Šeit nav iespēja uzstādīt braibu, jeb tipu, jeb kukuli priekš validatoriem. Šeit ir tikai priority fee. Tad var uzlikt 0,02, kas ir standarts man, es neredzu jēgu lielāku likt parasti, vai arī var likt lielāku, lai būtu nedaudz ātrāk par citiem. Bet parasti ātrāk par citiem ir tie, kas liek braibu. Tālāk, un te var uzlikt MEV aizsardzību, kas arī papildus maksā $1,5, bet jūs toties MEV boti, ja jums ir liels slippage, nepaņems priekšā rupi runājot. Ja? To vajag izmantot tad, ja jums ir lielāks orderis, parasti $100 vai $200 uz augšu, tad botiem ir interesanti ātrāk par jums nopirkt un jums pašiem arī pārdot šī te slippage ietvaros. Ok, tad filtru vašs trader, viņš te kaut ko atfiltrē, kaut kādus botus, bet manā izpratnē neko neesmu redzējis, kad es kaut ko izmainītu. Man neesam ieraudzījis. Tad pump monētas, moonshot monētas, starp citu, jā, tas ir vēl viena platforma, kur var radīt monētas no nulles, ne ar kādu kapitalizāciju. Ja? Tad ir pump, funds un moonshot. Tālāk mēs šeit varam nomainīt completing, soaring, completed, tās, kas jau ir raidījumā. Tā, to mums nevajag. Ejam tālāk. Esmu šeit apakšā, sniper nav. Mēs varam šo funkcijas arī neizmantot, mēs varam uzreiz snaipot kaut kādas tikko monētas, kuras tūlītās būs pāries tātad uz raidījumu. Te ir ļoti interesanta lieta, tātad following. Šeit mēs varam arī šeit un arī citā sadaļā ir, pieņemsim, uzspiedīsim. Šeit mēs redzam, tātad ar līdzīgi kā Axiom Pro, bija pēdējie darījumi makiem, kam es sekoju. Šeit var redzēt, ka viņi ir nopirkuši un var uzreiz nokopēt. Ja, piemēram, jums labs maks, ko jūs zināt, ka jūs uzreiz gribat pirkt to pašu, ko viņš, tad jūs varat spiest copy buy. Bet arī šo funkciju es personīgi neizmantoju, bet, ja jums ir tas vajadzīgs, jūs to varat darīt. Tad šeit uzreiz varam atvērt, piemēram, ko šis skalpers, kurus nosauc par skalperu, kāds ir viņa profils. Atveram viņu profilu un mēs redzam, ko tad viņš ir sadarījis. Piemēram, 7 dienās viņam ir plus $809,000. Ja? 22,000 darījumu 7 dienās. Ārprātīgi daudz. 30 dienās šeit nekas neizmainījās. Kaut kas šobrīd īsti nestrādā. Vai arī viņam profits nav mainījies. Ļoti interesanti. Bet kādā ziņā šeit mēs varam arī redzēt, cik monētas viņš ir aizvērs ar 200-500% take profitu, cik ar līdz 200% take profitu, un arī redzam stop lūzus, ja, vairāk kā
nullē vai mīnus 50%, viņš ir aizvērs 222 monētas, ļoti daudz. Šeit mēs varam izmantot copy trade, ja mēs gribam šo maku kopēt. Tad šajā platformā ir iespējams arī copy trade, atrodot labu maku, mēs varam kopēt viņu, bet es jums uzreiz varu pateikt, ka ir tā, ka šis ir skalperis. Skalperis ir cilvēks, kurš tur monētu, kā mēs šeit redzam, ne vairāk kā 10 sekundes, viņam ir 652 darījumi. Ņemot vērā aizskavi pie copy tradingā, skalperus kopēt nevar. Jeb tas neko nedod, jo tad, kad viņš nopirks, kamēr jūs nopirksiet, iespējams, viņš jau būs pārdevis pēc tam dažām sekundēm. Līdz ar to copy tradot var tikai tos labos makus, kas pērk kaut ko uz ilgāku termiņu. Ja? Tad 50 plus 50% plus 100% vai vairāk procenti. Ja tādas maksas, ja jūs labus atrodat, tad jūs varat viņus kopēt. Ok, tas tad par šo te sadaļu, kur mēs varam redzēt, ko dara jūsu maki, citu maku profilus mēs varam meklēt. Un šeit arī pēdējo viņa darījums, mēs redzam plus 3000, plus 1000, plus 1000, mīnus 200 un tā tālāk. Mēs redzam šos te viņa pēdējos darījumus, un ko viņš tur, ko viņš nav aizvērs vēl, un pēdējās aktivitātes. Tas ir tas, ko mēs varam izdarīt šeit. Mēs varam ātri nokopēt šo te maku, ja mums vajag kaut kur, pārsaukt viņu kā gribam un uzspiest pogu following, ko jau es esmu izdarījis, tad jūs viņam sekosiet, un jums šajā listē rādīsies viņa darījumi. Ja, kas ir interesanti, atšķirībā no visām citām platformām, kur var atzīmēt makus, tad šeit jūs varat vienkārši pārsaukt maku pa skalperi, bet viņam nesakot, lai jums nerāda viņa darījums, jo jums iespējams skalperi neinteresē. Līdz ar to jūs varat vienkārši atzīmēt, lai darījuma lentē jūs redzat, lai jūs vienmēr redzat, kas tur treido. Tad jūs varat nosaukt skalpers 1, skalpers Jānis, skalpers vēl tur kaut kāds, un vienkārši redzēsiet, ka šie cilvēki tur treido pēc nosaukuma. Ja? Citās platformās nekad neesmu to redzējis. Pārējām tālāk, kas tad mums ir trade alert, šeit mēs varam nolikt kaut kādus no copy traderiem, es saprotu alerti, ja? Tad šeit ir no copy traderiem alerti, kaut kad es te kaut ko mēģināju kopēt, bet es nenodarbojos ar copy tradingu, jo man patīk labāk uzticēties pašam sev. Esmu pamēģinājis copy tradot, brīžam ir tā, ka tu sāc copy tradot, cilvēks uztais 20 mīnus pēc kārtas, tu atslēdz copy traderu un copy tradingu un 21. darījumu viņš uztais ļoti labu plusu. Un es sapratu, ka labāk es daru visu pats. Tā, tad te ir par referiem, te ir kontests, jeb kaut kādi vietējie, teiksim, konkursiņi. Ejam tālāk, new pair, te mēs redzam tad radušās jaunās monētas. Te ir Dexscreen, kur ir nopirkuši reklāmu, mēs redzam atsevišķā joslā. Šeit tas ir tie, kas ir sadedzinājuši likviditāti tikko, ja? Un šeit ir pilnīgi jaunas monētas, katru sekundi, kā jūs redzat, rodās. Šeit varat atzīmēt vai raidījumā tikai, vai pamfanā, vai munšotā. Šo sadaļu es ar mazāk izmantoju, man viņi baigi neinteresē. Man interesē tikai šis te mem, kur es redzu, pieņemsim, no pamfanam šīs te monētas, kuras tuvojās raidījumam. Ja? Man interesē šī te konkrētā sadaļa. Paskatāmies tālāk, kas ir trending. Trending ir vispār viss Dexa monētas, līdzīgi kā Dexscreen ir tāda programma, kur arī var redzēt visas monētas, kas ir trendā šobrīd. Tad lūk arī šeit ieskaitot tādas lielās memes un tā tālāk. Mēs varam redzēt 24 stundu volumu, nu, tepat ir 100 miljoni šai monētai, 24 stundu volums, kas ir ļoti daudz, Un varam redzēt, kāds tas grafiks viņai izskatās 1 minūšu sveču grafikā. Ja? Bija līdz 50 miljoniem kapitalizācija, kas ir 5 centi, un tagad jau ir nokritis līdz 0,03 centiem. Ja? Lūk, šāda te monētiņa, un tādas ir kaudzēm un kaudzēm. Tātad, ja mēs esam nonākuši pie monētas sadaļas, jebkuru monētu uzspiežot, ja, mēs nonākam šādā sadaļā, kur mēs redzam grafiku, kur mums ir šāda te iespēja pirkt, uzlikt one click un uzlikt šādu te ātrākai pirkšanai. Redziet, var norādīt, kādā daudzumā jūs gribat pirkt Solanas, ar kādu vērtību jūs gribat pirkt monētu, ja, automātiski uzspiežot podziņu, nopirksies, uzspiežot šeit procents, pārdosies. Ja, tad jūs varat pārdot pusītī vai visu vai 25%, to jūs uzstādat paši.
Šeit kreisā pusē visērtākā lieta, kas nav tik ērti nekur, tas ir tie maku signāli, kam jūs sekojat. Ja? Tad šeit tikko kāds nopērk monētu no maniem makiem, kuriem es sekoju, es varu atvērt viņu vaļā un paskatīties. Rekur skalperis, rekur Dodge Traders vai Trade Plus ir nopirkts. Nu, pastīsimies, uzspiežam Trade Plus, ko viņš mums ir nopirkts. Rekur monēta joprojām kustās. Un šis cilvēks ir nopirkt šo monētu. Un kas ir interesanti, es vienmēr varu atvērt šeit un pastīties following, ja, un apskatīties cilvēkus, kas tie, kuriem es sekoju, šo monētu ir iegādājušies. Un kāds viņiem ir šobrīd plus. Vienam ir $6, vienam ir plus $260, vienam 66 un vienam minus $164, kam es sekoju. Varam apstīties ar activity, kas ir ļoti krūta lieta, jo mēs varam atfiltrēt jebkuru, piemēram, šo pašu trade. Te mēs redzam visus makus, kam es sekoju, kur konkrēti tirgo šo monētu, ko viņi ir darījuši, kur viņi ir pirkuši. Es varu atfiltrēt tikai šo trade plus un redzu, ko viņš ir darījis. Viņš te nopirk un te vēlreiz nopirk. Tātad viņš izskatās, ka gaida, ka šī monēta kaut kāda iemesla pēc ies krietni augstāk. Nu, lai viņam izdodas, pēc tam varēšu apskatīties, vai viņam tas ir sanācis. Ejam tālāk, tad šeit mēs varam redzēt activity, visus pircējus. Ja jūs šos makus šādā veidā kaut kā pārsaucat, tad jūs vienmēr varēsiet atcerēties, kas tie pa makiem, ja? Jo šobrīd te ir maka adreses. Tāpatās uzejot virsū, jūs redzēt izpēl tāds lodziņš, jūs varat redzēt, cik viņš ir nopircis šo monētu, kur augšā, un cik ir pārdevis, kāds viņam ir kopējs profits šobrīd šajā monētā, un cik viņš joprojām tur šo monētu, un cik ilgi tur. Un lejā jūs redzat vispār viņa statistiku kopējo 7 dienu winreitu, 7 dienu peļņu, kur viņam šobrīd šim makam konkrētiem ir minus $792, cik viņš ir veids transakcijas, un cik tokenos, tātad 54 tokenos. Un ar ko viņš tirgo ar platformu BullX. Ja? Ir tāda platforma BullX Photon, kas arī ļoti, ļoti populārs, bet kā es minēju, esmu viņas iztestējis, un viņas ir krietni mazāk informatīvas, runā, ka viņas ir ātrākas, bet esmu iztestējis, un Axiom Pro, es teikšu, pat ir ātrāk par viņām. Vienīgā mīnusiņš GMGN ir, varbūt viņš nav tik nasks, pa kādu 0,3 sekundi, 0,4 sekundēm varētu būt lēnāks par tām platformām, bet tas būtiski neietekmē un atsver tas, ka viņām ir tik daudz informācijas, tad ļoti ērti lietot. Ja? Pastamies vēl tālāk, kas šeit ir, ja te var atsevišķi uzreiz gudros makus, kā pati programma uzskat šie gudrie maki, jūs viņus varat atrast, piemēram, rekord 7 dienu PNL 9 plus 9000 šim te makam, kas trēdo šo monētu. Viņš ir iegādājis šo monētu pa $575. Mēs varam viņu atvērt jaunā logā un apskatīties viņu statistiku un iespējams viņam piesakot. Ja? Paskatāmies, viņš ir atradis vienu monētu, kas ir vairāk kā 500%. Viņš ir 2,5% monētas un 51 līdz 200%. Un kopā viņam ir plus 1 miljons peļņa, kas ir ļoti, protams, daudz. Tad izskatās ļoti interesants maks, kuram es viņu varu nosaukt, es viņu piefollowoju un pārsaucu šeit, pieņemsim par, kā es bieži daru, es pastos kāds procents viņš taisa, 70, 13, 30, 90, 400. Tad es varētu teikt, ka viņam interesē lielie procenti, vairāk vai mazāk, un es rakstu 50% plus, un nosaucu viņu kaut kā, nezinu, lai viņš man neatšķirās no citiem. Viss tagad es katru reizi redzēšu, ko šis te maks pērk, un varēšu pieņemt lēmumu, vai man arī iegādāties to pašu monētu, ko ir nopircis šis maks. Lūk, tā tas strādā. Atgriežamies atpakaļ pie mūsu grafika. Redziet, mums tagad jau ir vēl visādi gudrie maki. Rekur 50% plus, ko mēs tikko pārsaucām, rekur viņš mums ir, un mēs atkal viņam varam viņu atfiltrēt un redzam, kur viņš nopirka. Viņš šeit pārdeva, viņš šeit nopirka, te pārdeva, tad noskalpoja šo te monētu, vai arī pārdomāja, viņu turēt ilgtermiņā. Ok, ejam tālāk. Call nozīmē, tie ir influenceri, ja? Šī programma pat analizē, kas ir calli, un ja
Kolam ir vairāk par 1000 sekotāju, man šeit 1000, viņš uzskatīja vai 500 Twitterī, tad viņš sauc viņu un ja viņš ir šo Twitter pielicis šeit platformai, tad viņš viņu sauc par Kolu. Noņemsim filtrus, savādāk mums nerāda. Kolu, kur viņš ir. Candy Coin, kaut kāds džeks, kuram 7 dienu PNL, ja profits ir $2471. Tad vēlreiz parādīšu, kāds izskatās, atveram jaunā cilnē, paskatāmies. Viņam ir 6951 followeri, ja? Viņš pats nosauc sevi par Candy Coin, kur viņa MAC adrese, tirgo viņš ar Bullix, un ir Kols. Mēs varam uzspiest un apskatīties viņu profilu Twitterī. Ja? Tātad X platformā mēs redzam, un arī automātiski varam piesekot. Redziet, es arī viņam automātiski piesekoju. Pastīsimies pēc tam, ko viņš dara. Lūk, tātad Kol tie ir influenceri, jeb tie cilvēki, kam ir Twitterī sekotāji. Tālāk mēs varam apskatīties vaļus. Jā, tie ir tie, kas pērk vairāk par 5 vai 10 tūkstoši, precīzi nezinu, bet tie, kas ir ar lieliem orderiem, šeit šajā monētā nav neviena. Fresh maki nozīmē pilnīgi maki, kuriem nav citu monētu, es saprotu. Atversim vaļā. 49 reizes viņš kaut ko ir pircis. Un ir cits monētas. Tātad fresh maki, es tā līdz galam nesaprotu, ko tas nozīmē. Parasti fresh maki nozīmē, ka viņi ir tie, kas pirmo reizi pērk šo monētu, bet te jau principā visi ir tādi ir. Tāpēc man nav skaidrs fresh wallet, jo mēs atveram šeit, mēs redzam, ka viņš ir tirgojis ļoti daudz citu monētu. Līdz ar to par fresh wallet es viņu gluži nenosaukt. Iespējams, viņš uzskata šeit, ja nav pietiekoši daudz šo te transakciju skaitu, tad viņš viņu sauc par fresh wallet. To es vēl neesmu līdz galam sapratis. Ejam tālāk, snaiperi tie, kas pirmie, kuram atfiltrēt snaipers. Snaipers, kur viņš mums ir? Snaipers šeit pirka un pārdeva, ja? Interesanti. Tad viņš atfiltrēja snaiperus. Tālāk top 49, tie, kas visvairāk ir nopelnījuši. Mēs varam atfiltrēt tos, apskatīties viņu makus, tādā veidā atrast varbūt labus makus un sasēvot, piefollowot viņiem vai uztaisīt copy tradingu. Tālāk ir devu, mēs redzam devu buy, devu sell, kad viņš ir nopirts un pa cik viņš ir pārdevis. Nopirkt pa 195, pārdev pa 207, izgājot te pašā sākumā ārā. Ja? Šajā programmā šis run nozīmē dev sell all, tātad monētas radītājs šeit vairs nav. Bet tas nenozīmē, ka te nav viņa boti vai citi sveši maki, viņš vienkārši pats ir pārdevis un iespējams tālāk visu izpirka ar savu vai daudziem saviem makiem. Ja? Un tas nebūtu nenozīmē, ka viņš šeit nav. Vienīgais kāds labums ir tad, ka dev sells nevar vienā svecē uztaisīt dev sell. Jā, tad lielu apjomu milzīgu. Bet tas notiek ar daudziem maciņiem. Un šeit atgādināšu, mēs redzam, cik makus, ko mēs sekojam. Te mēs redzam insiderus. Parasti arī ir tie, kas pērk pašā sākumā, bet insiders sell bija šeit, un buy neskāpēc mums nerādīs. Kaut kāds gļuks, bet viņš ir pircis pašā sākumā, 44 minūtes atpakaļ, un tad šeit, un pārdevis šeit. Insiders pārdevis. Ja? Parasti insideri ir saistīti ar šiem te monētu radītājiem. Nu tā, glūds par aktivitī ir šāda sadaļa, kas arī nav nekur. Līdz ar to redzēt, es stāstu jums par to, ar ko atšķirās šī platforma. Šī platforma atšķirās ar ļoti informāciju, lielu klāstu. Jūs varat analizēt visu kaut ko, meklēt makus, un tas ir fantastiski ērti redzēt šeit kreisā pusē, un joprojām parādās jauni pirkumi, ja, maniem makiem, kam es sekoju. Šeit vēl parādīšu jums, var atfiltrēt, ko rādīt. Es esmu uzlicis, ka tikai buy rādīt, ja, tikai buy, un buy more, un new holder, ja, tad, ka viņš tikko ir pirmo reizi pircis. Un tāpat tās uzlicis, ka tikai 20,000 market cap uz augšu, ja, man mazāks neinteresē. Tad viņš man rāda tikai tādus. Šeit var importu uztaisīt valetiem, jums ir jau sarakstīņš. Te ir watchlist, te ir monētas, kam jūs sekojat. Pieņemsim, es sekoju Butthole, bija arī te pārsveiz pirts. Šobrīd ir 14 miljonu kapitalizācija, 15 miljonu kapitalizācija Buttholeam.
gaidu, viņu šeit atliktais orders man ir pa 10 miljoniem. Un tā tālāk šeit jūs varat sekot monētām dažādām, ielikt viņas favorītā. Deofan, tā ir tāda sadaļa, ko es pats nosaucu par Deofan, tas no man watchlistē Big One, tu var nosaukt, taisīt dažādas sarakstus ar monētām, kam jūs sekojat. Un šeit ir jūsu holdings, man šobrīd holdingu nav nekādu, 0. Tātad, turpinam tālāk. Kas mums vēl šeit ir? Šeit ir, mēs varam skatīties informāciju par traderiem, kuri šajā monētā, atgriezīsimies pie kāds cits monētas, tādā neinteresanti izstās. Šeit arī ir te, ko es runāju, kad monētas piedzimst un uzreiz nomirst. Kur šī monēta dzīvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minūtes, un viņa ir pilnībā nomirusi. Ja? Viss kapitalizācija maksimālā bija 70,000, un tagad ir 6, ja ir zem 20, tad principā viss tur ir beidzies. Nekas tur vairs nebūs, bet mēs varam redzēt traderus, kuri nopelnījuši šo monētu visvairāk, un visvairāk nopelnīja $892, kur šis te cilvēks, kam 7 dienu profits ir 29,000, iespējīgi. Un tā tālāk 160,000 7 dienās profits. Un atkal mēs varam uzspiest, atvērt un paskatīties šo te kopējo statistiku un varbūt viņam piesakot. Kur viens maks, kuram es esmu piesakojis, kuram ir 7 dienu profits 1,7 miljoni, šajā monētā uztaisīja $846. Lūk, šādu analīzi jūs varat veikt. Tālāk ir holderi, tie, kas vēl nav pārdevuši. Un šāda statistika arī tikai GMGN piedāvā. Viņš rāda, cik ir holderi, cik ir top 10 holderiem pieder aktīva, 19% pieder šiem 112 cilvēkiem. Un market cap uz holderi $64, insiders 0, un blue chips ir tie cilvēki, kam ir bitcoins. Ja? Blue chips ir tātad, kam ir bitcoins makā, tātad bitcoin holderi. Vēl kas ir interesants, šeit ir sadaļa rugpool, probability, Dievs, kas man ir angļoda, tātad par rugpool. Ja šeit jūs redzat 100% rugpools, šis devs, tātad kas ir veidojis šo te monētu, ir 27 reizes veidojis cits monētas un 27 reizes pārdevies. Un mēs varam uzlikt sarakstu un paskatīties, cik ilgi katra monēta ir izdzīvojusi stundu, 22 stundas, 1 dienu. Un tā tālāk, ko tas mums dod? Tas mums dod to, ka mēs zinām, ka arī šī monēta viennozīmīgi nomirs. Un šobrīd viņš rāda, ka laiks nav beidzies, bet tas laikam ir līdz pilnīgai likviditātes izsīkšanai. Es nezinu, kā tas strādā par to stundu laiku, bet kādā ziņā mēs redzam, ka šī monēta nekādīgi nevarēja būt kaut kas labs, jo devs vienmēr uztais monētu un viņa pēc tam nobeidzās. Arī ļoti noderīga informācija. Un labā pusē mēs vispār redzam visādas interesantas lietas. Pieņemsim, atvērsim kaut ko bišķi nopietnāku. Es jums parādīšu vēl vienu interesantu lietu, kas ir GMGN platformā. Šeit, kur monēta jau sākus iet uz augšu. Snaiperi, var atvērt šādu sadaļu un redzēt, cik tie cilvēki snaiperi ir tie, kas pašā sākumā pēc deva pirka, pēc monētu radītāja. Un viņi lielākoties visi jau ir pārdevuši. Palicis ir viens maks, kurš ir paturējis un nav pārdevuši. Šeit pusīt ir pārdevusi sev pārti. Šāda statistika liecina par to, ka tas nozīmē, ka šie sākuma investori jau ir izgājuši ārā. Un maku šobrīd pumpē kāds cits, nevis maku, bet monētu. Un kas arī ir interesanti informācija, Tālāk ir blue chips, cik no visiem cilvēkiem, kas šajā monētā kaut ko ir pirkuši, ir bitcoins. Tātad 0,5% top 10 makiem pieder 22%. Tad tiem, kas ir ar vislielāko monētu skaitu šobrīd, viņiem kopā ir 22%. Iespējams, tie banlotie maki, banlotie tātad nozīmē saistītie, un viņi var, piemēram, vienā svecē visu to apjomu sev pārdot. Bet šobrīd tā neizskatās, te pārdot kāds cits, jo top 10 maku baigs nesamazinās. Safe nozīmē, ka tur ir audits, lai nebūtu rugpools tā, ka jūs nevarat vairs pārdot savas monētas vai tam līdzīgi. Tas tur viss ir kārtībā, tad ir no mint, ko apakšā var redzēt, degen audit, burni, viss ir sadedzināts un tā tālāk. Un viņš pat zaļi rāda, ka top 10 ir 20%, kas arī ir 20% ir ok, ka top 10 makiem pieder.
es būšu aizrunājies baigi. Tad grafiks kā grafiks, šeit ir ērti pirkt, varam arī šeit pirkt par pirkšanu, kas te ir vēl interesants. Tātad buy mēs varam, protams, norādīt dažādu, cik mēs maksājam par komisijām. Redziet, man stāv $2, bet var likt 0,02. Var uzlikt slippage 10%, man stāv var uzlikt kādu vajag, ja? Var uzlikt automātiski, viņš nosaka vajadzīgo slippage, nezinu, kā viņš to dara, bet tāpēc es lieku pats savu. Un jūs varat norādīt šeit ātrām pogām, pieņemsim, pa cik jūs pirksiet un ko jūs pirksiet, ja? Pieņemsim, varat uzlikt 2 salāns, 5 salāns, 100 salāns, kā jums vajag. Un sell settingiem tāpatās jūs nosakat, pieņemsim, es lieku sell settings dārgākus, tāpēc, kā ir svarīgi steidzami pārdot, ja? Tāpēc tas ir būtiski. Un šeit varat norādīt procentus. Ja? Pārdot ar 50%, visu, 100%, visu, ne, 50% pārdot, 75% vai 100% pārdot visas monētas, kas jums pieder. Uzspiežam confirm un mums ir saglabājies. Tātad tālāk. Tālāk ir sell. Sell mēs varam sell now, un buy arī mēs, starp citu, varam buy deep uzlikt, atlikt to orderī, kas ir ļoti ērti. Redziet, šādā te veidā uzliekam pa 2 solānām, piemēram, mēs esam gatavi nopirkt vai 0,5 vai 0,3, nav svarīgi, ko jūs ātri izvēlaties. Pirms 0,5 solānām mēs esam gatavi nopirkt šajā te robežā, piemēram, šo monētu. Par 26,000 kapitalizāciju. Hop, uzspiežam create order. Mums izveidojās šis te orders, un tikko cena pieskarsies šeit, viņš viņu nopirks. Ja? Te viņš parādās mums kā šeit limit orders, kur šeit šajā sadaļā ir limiti. Mēs viņu varam arī izdzēst, ja mēs vairs negribam. Ja? Viņš kaut gan paliek, kamēr jūs refrešosiet šo te grafiku. Viņš tikmēr ilgi paliks. Tik ilgi, kamēr jūs refrešosiet, grafika nepazūd pats. Tālāk mums ir sell sadaļa, te ir tieši tāpatās, ja jūs esat nopircis monētu, jums viņi ir. Jūs viņu nopirkāt, pieņemsim, šeit, bet gribat pārdot šeit. Jūs uzliekat atlikt orderu uz sell, norādat, cik daudz monētas pārdot, 100% visas vai 25%, un uzspiest create order, bet tad jābūt monētai. Ja? Šobrīd man viņas nav, es nevaru uzspiest create order, jo man nav šīs pašas monētas. Es nevaru uzlikt uz pārdošanu to, kas man nav. Un vēl viena interesanta sadaļa ir auto. Tas, kas kādreiz nebija, viņi arī updateto, GMJN updateto savu platformu, un tagad ir tas, ka var uzlikt quick buy. Šī ir tāda sadaļa, ka jūs varat uzlikt, piemēram, pirkt pa 0,5 salānām, take profits 15%, stop loss 20%, un, piemēram, uztaisīt kā scalpingu, ja? Te norādam slippage un komisijas, save, un tagad, kad es uzspiedīšu buy, viņš jau momentā nopirks šeit, un ar take profit 15% pats aizvērsies, vai ar stop loss 20% pats aizvērsies. Uz sell vienmēr varbūt jāliek lielāks slippage, jo bieži vien tās lielās straujās cenas kustības uz leju jūs varat, nepaspēt automātiski šis te aizvērt, tāpēc jums nāksies aizvērt ar roku, uzspiežot šeit pogu. Ja? Snipe raidījumu, ja varat nosnaipot, ja? Mēs varam uzlikt pa kādām naudām, tātad, ko nozīmē snipe raidījumu? Tas ir, kad cena kapitalizācija monētai sasniegusi šobrīd, tas ir uz 80,000, tad, kā es pirms tam minēju, viņi pāriet Solānas oficiālajā platformā, un tajā brīdī, kad viņi migrē uz to platformu, jūs varat uzlikt pa kādu daudzumu, pirkt, ar kādu take profit un kādu stop loss. Tieši tāpatās jūs varat uzlikt ne tikai pirkt, jūs varat uzlikt, ka jūs viņu arī pārdot, jo rekur ir raidījumu sell. Nevis raidījumu, bet raidījumu sell, un jūs varat uzspiest, cik tad pārdot, ja jums jau ir monētas pirms šī te migrācijas, jūs varat uzlikt, cik procentus pārdot jūsu monētas, tikko viņš ir pēc migrācijas, jo bieži vien pēc migrācijas ir milzīgs vecs lejā, bet nevienmēr reiz ir milzīgs vecs augšā. Ja? Viss atkarīgs, kas tā ir pa monētu, un kas tā ir pa monēta, jūs varat meklēt šeit, uzspiežot name, jums atvērsies Twitters ar šo te nosaukumu. Jūs varat meklēt Twitterī, vai kāds ir influencers, vai kāds ir baigi ietvītojis kaut ko sakarā par šo te monētu. Ja jūs neatrodat pēc vārda, jūs varbūt varat meklēt pēc kontrakta adresa šeit ir CA, ja? CA, tātad, un pēc kontrakta adreses mums atrod, rekur kaut kāds Valentīna Days coming, kaut kāds kaķīts, kas vēl te ir postojis, jūs varat skatīties, kas to ir darījis, vai tur ir kāda
lielāka jēga, vai tie visi ir kaut kādi skameri, ja? Jo, piemēram, bieži vien tās monētas noskamojās pāris sekundēs. Kā mēs redzam, šis nav tas gadījums, te mums ir monēta šobrīd aktīva. Es uzlieku parasti 1 sekundžu grafiku, un šeit ir ļoti labs patterns, kad mēs no pētre, kur var redzēt šo te pāreju uz rēdījumu, un ka mēs pēc tam esam nonākuši, bet tomēr esam gājuši uz augšu. Tas ir ļoti labs patterns tāds, un viņš ļoti labi strādā. Tagad mums ir pirmais dropiņš, es jums tīri iemaņu pēc var parādīt, reku nopirksim pa pusi Solānu, nopirkām, reku es nedaudz pat cenu ar savu pirkumu uzkāpu. Reku šeit mēs redzam, cik man ir plusā, reku $30. Sell, reku pārdevām, neuzspējām, spiežam vēlreiz, slippage bija pa lielu, pārdevām, nopelnījām $24 tikko, ja? Šādā te veidā uz demo variantu noķērām vienu foršu skalpu kustību. Ejam tālāk par šo te labo pusīti, ja? Tad mēs te varam uzlikt tos slippage un uzlikt komisijas maksu un atcerieties, ka jums ir lielāks orders, jāliek anti-mev, ja? Kas arī maksā papildus tur $2 plus mīnus. Šeit mēs redzam informāciju par monētu, ko es baigi nekad neskatos, tā es arī likviditāti un tā tālāk, to man baigi nepievērš tam visam uzmanību. Te mēs varam grafiku mainīt, svecis, kā ir parasti, kā ir TradingView, viss tas pats. Ok, tad te mēs visi esam izpētījuši, visu, principā sanāk, mēs esam apskatījušies. Ja limit orderus es parādīju, te ir positions, tā ir jūsu pozīcija, rādīja $24, bet laikam nopārdevās uz $16. Šeit mēs redzam gala pozīciju, nopirkām par $905, pārdevām par $111, jeb pusi Solānu un var arī uzlikt, lai rādās Solānās. Ja? 0,5 Solāna investējam, 0,58 Solānas ieguvām. Lūk, tā. Ok, ko es vēl varētu pastāstīt? Es vēl šajā pusītē, šo es neizmantoju, šeit ir kaut kādi jaunākie trendi vēl ielikt. Es, piemēram, gribētu šo paneli novākt, bet viņi nevar novākt. Viņi nav uztaisījuši šos paneļus, novācām uz. Šeit ir podziņa bubble, holder bubble, mēs varam redzēt sasaistītos makus. Es viņu nekad neizmantoju, neprotu nolasīt šo te, bet redzu, ka 20% pieder šim te vienam makam no visas monētām. Ja, tad, holder bubble, 20% tad pieder šī te ķēdēji, tad maku ķēdēji šeit konkrētēji. Es baigi viņu neskatos, jo, viss šīs monētas, kurā tik zema kapitalizācija, un šī informācija ir plus mīnus visiem vienādi, vai ļoti liels devholds, vai ļoti liels šitais bandloto maku holds un tā tālāk. Vienmēr atcerieties galvā, ka šeit var būt ārprātīgi milzīgs vienkārši gāziens lejā, vienkārši momentāls. Paņemsim zīmējumu brašiņu. Vienkārši šāds momentā, 2 sekundēs, un jums no $100 ir $3, ja? Viss. Tā var būt, rekur milzīgi būt, bet šī monēta neizskatās, ka viņi varētu tā izdarīt, viņi drīzāk te skalpot var forši. Bet tā gadās, un es pats uz tādām esmu trāpījies. Tā, paņemšu pauzīti, pāriesim uz nākšo bloku. Kamēr bija pauzītē, paspēja ātri vienu darījumu vēl te noskalpot, reku buy and sell. Pārējiem pie sadaļām, kuras vēl nepaspēju pastāstīt, tad šeit augšā mēs redzam par monētu visu informāciju, ja, mēs arī varam nošērot mūsu profitu, apmeklēt mājaslapu, sameklēt Twitterī un nokopēt šo te kontraktu adresi, ja, un Solskanā atvērt, apskatīties arī, kas tur šai monētai notiek. Šobrīd šai monētai tās uz leju. Tad te mēs redzam, ja šādi ikoniņi redzam, tas nozīmē, ka šī monēta ir 1 stundas laikā sasniegusi redzēt 10,000 darījumus, ja, buy sell, kas nozīmē, ka viņi ir šobrīd aktīvi trendā. Šis nozīmē, ka viņi ir pamfanā radīta, ja, un šis nozīmē, ka CTO nozīmē community takeover, tas nozīmē, ka devs vairs nepiedalās šajā te monētā, bet jau community šo monētu pērk, izpērk, tirgo un selo.
Un te viņi var apskatīties dekskrīnā, ka viņš tur ir updatojis šos te Twittera linkus un mājaslaps linkus. Tālāk sadaļas copy trade. Ja? Copy trade. Šeit jūs varat kopēt. Redziet, esmu pamēģinājis kaut ko kopēt. Man kaut kādi 3 centi plusā ir, un te ir mīnus $35, mīnus $25, mīnus $239. Un tā tālāk, kas te ir kopēts, bet nekas veiksmīgi nav sanācis, kā jūs teicu, esmu gribēju pamēģināt, kā tas ir, bet kopēt es sapratu, ka ir tikai tos maksas, kas patiešām profitabli ilgtermiņā un kas nav skalperi, jo skalperi nedara. Der tikai tie, kas nopērk un pārdod kā minimums ar 50-30% augstāk, ja? Tad jūs tāds varat kopēt, jo savādāk nevarat uzspēt. Reku šeit varat uzspēt krīt copy trade, un tad tur jūs varat ievadīt maku, ko jūs gribat kopēt, un par kādu cenu, te visādi iestatījumi, varat arī savu take profitu, stop lūzu salikt, ja? Tad jūs varat kopēt jebkuru maku, ko jūs esat atraduši, ieskaitot mani. Bet mani jūs kopēt neiesaku, tāpēc, ka es lielākoties nodarbojos ar scalpingu. Varam apskatīties īstenībā manu statistiku, ko viņš te rāda, intereses pēc. Ilgi es šajā sfērā nedarbojos, tad pirmo mēnesi mācījos vispār saprast par visiem šiem deksiem, par biržām, par visu kaut ko, un ko man tad tā statistika parāda. Nu jā, parāda, ka ir 58% winrates, kas ir labi, kas ir daudz īstenībā priekš memēm šādām te, un tātad plus $1977, kas arī nav būtībā slikti. Un man ir tikai viena monēta, kur ir vairāk kā 200%. Esmu dabūjis lielākoties. Viss ir tātad vairāk par 10, vairāk par 0%. Tad ar take profit 195 monētas, ar stop loss 113 monētas, kas arī ir diezgan daudz, bet tagad es vairāk sāku saprast un vairāk vēlos šo gan winrate uzlabot, gan šo statistiku uzlabot. Tātad šeit jūs varat copy tradeot. Ja? Monitors. Monitors ir interesanta lieta, jo jūs varat redzēt visus makus, kam jūs sekojat, kopējo statistiku monētā. Jo dažreiz ir tā, ka, piemēram, jums ir 100 maku, kam jūs sekojat, jūs redzat, ka šo monētu tirgo 30 jūsu vai 10 jūsu kam jūs sekojat, ja, maki, un jūs redzat viņu kopējo statistiku plusā. Šobrīd šis ir viens cilvēks, kas viņu trēdo, viņam ir plus $735 šajā monētā, ja, bet tas, protams, ļoti mainās. Un te ir tā, ka, daudzi atver papildus, piemēram, redzēt, kur ir viena monēta, kur ir 2, ja, jūs redzat, kopā viņi ap 2 ir minus $933, ja, un tādā veidā jūs varat redzēt kopējo statistiku pa saviem makiem, kam jūs sekojat. Un ko es varu pateikt? Šāda lieta arī ir tikai GMGN. Tikai GMGN, nevienam citam nav. Un tas arī ir krūti. Tāpēc es saku, es izmantoju GMGN. Arī Axiom Pro. Axiom Pro ir krūti skalpot, ļoti ātri viss strādā. Mazāks, starp citu, komisijas nedaudz. Un tur bija vēl tas Twitters. Tas bija tas krūtais, kas viņiem ir un kas šeit nav. Tāpat tās tur bija vēl dažas funkcijas, kas bija ritīgi ērti arī sekot makiem, paskatīties viņu citādāk, teiksim, tos makus, bet GMGN man joprojām patīk visvairāk. Un šeit ir sadaļa, kam es sekoju, to jau mēs apskatījāmies, ja jūs varat apskatīties watchlist, kam sekojat, kādām monētām, activity un follow makiem, kam jūs sekot. Un šeit jūs redzat savus holdingus, ja jūs kaut ko turat, kaut kādas monētas, jūs visi varēsiet redzēt. Šeit, lūk, laikam pa lielam es jums visu esmu izstāstījis, un šeit ir kaut kāds meņušs, ko jūs varat importēt, eksportēt privātu keju, samainīt virtuālo solu pret solānām, transfer funds, tad izņemt, iemaksāt. Viss notiek caur Telegram botu, ja? Ja jūs gribat izņemt naudu, jums ir private case, export private case, un attaisiet Phantom makā, un importējiet šo te private key, jūs varēsiet nelogojoties iekšā GMGN vai citā platformā, jebkād pārskaitīt Solanus uz vai Solanus no šī te maka, jums nevajag iet šajā te platformā, ja? Jo jums ir private case, tad jūs varat savu maku operēt ar jebkuru maku, kurš atbalsta Solanus tīklu.
Tālūk, tāds īsts ieskats par šo te GMGN. Vēl viņam ir mobila aplikācija. Šobrīd šeit uzspiežot jūs viņu iOSā un Android arī varat dabūt. Protams, telefonā nav tik ērti, kā tradot, protams, šeit. Un šeit jūs redzat cenu Solanai. Lūk, šāda te platforma, mācieties, un galvenais atcerieties, ka šeit viss ir ļoti bīstami, tīpaši pa visām jaunām monētām. Jūs varat vienkārši pāris sekundēs palikt ar neko. Ja? Atcerieties šo te, bet tai pašā laikā jūs varat noķert mega krūtu trendīgu monētu, kā Trumps, kā Melānija, kā Vaina nesen bija, kā nesen bija posts Twitterī, kad Āfrikas viens prezidents uztaisīja savu mēmī un viņi uzšāvās līdz 800 miljonu kapitalizācijas. Es pat redzēju dažus savus makus, es tad nebiju klāt, kuri nopelnīja vienkārši kosmosā. Tur bija plus 100, plus 300, plus 500 tūkstoši vienā monētā. Nu, tad kosmos. Ja jūs esat laicīgi pie datoru, sekojat aktīvi Twitterim, tad šeit var nopelnīt vienkārši kosmiskas naudas. Es pats vēl joprojām, tā teikt, mācos. Un nolēmu jums parādīt to, ko jau esmu apguvis, kā rīkoties ar platformām. Un esmu sapratis, kas strādā priekš manīm, kur es varu nopelnīt. Protams, ka esmu skalpers, un arī šeit es mēģinu skalpot. Bet es zinu, ka lielo naudu pelna tomēr tie, kas zina pareizās monētas, kā atrast un holdo viņas pāris dienas, nedēļu un aiztais ciet tur 10,000%. Tie pelna lielo naudu, ja? Tie, kas pelna tos miljonus. Man holdot ir ļoti grūti, bet ir cilvēki, kur to var izdarīt. Tā kā tā, tiekamies nākšais video, es uztaisīšu arī mazu video par to, par dažādiem terminiem, ko izmanto mem pasaulē, ja, un DEX pasaulē. Un, ja jums interesē un jums patika, ieliekat lūdzu laiku, piefollowojat, un ir arī speciāls tagad uztaisīts latviešiem čats, esmu uztaisījuši, MemTrader XX, kur ir Latvijas community, tie, kas trēdo memes vai deksu, lai mēs varam tikai tur par šo tēmu diskutēt. Tā kā tiekamies tur un gaidat nākamos interesantos video, ja jūs gribat kaut ko īpašu, pierakstiet komentārā, kas jums interesētu, un es jums viņu varbūt izveidošu. Tā.